Čau, всем, te es Paula. Es nedaudz pamainīju savu izskatu. Jā. Čau visiem, te es Paula. Šīdienas video man būs marta favorīti. Favorīti video man vispār nav bijuši ļoti sen. Es pat vairs neatceros, kad pēdējo reizi man bija šāda video. Bet es nolēmu tos atsākt arī, ka tie ir diezgan interesanti, man pašiem patīk tādus skatīties. Un es ceru, ka arī jums patiks šo skatīties. Kā arī šī video klipa beigās, es jums paziņošu mana shopmisa.com konkursa rezultātus un būs vēl viens konkurss. Tādēļ noskatieties šo video klipu līdz beigām un ķeramies klāt. Kā jau parasti un kā jau esmu to kādreiz darījusi, es visus šos te favorītus sadalīšu kategorijās, bet šoreiz es būšu pievienojis jaunas kategorijas, kuras jūs noteikti vēlāk redzēsiet un kuras man liekas diezgan interesantas un man ļoti raksturīgas. Ķeramies klāt pie pirmās kategorijas, kas ir apģērbi. Šo pat varētu nosaukt par nelielu haul kategoriju, tādēļ, ka esmu spēdījuši drēbes, kuras es nesen esmu iegādājusies un kuras man ļoti tiešām patīk. Tādēļ sāksim ar pirmo internetu veikalu romve.com. Pirmais apģērba gabals ir šis te sinep krāsas krekliņš, kurš ir tiešām ļoti skaists un interesanta dizaina. Tas diezgan labi izstāsts, man ļoti patīk, es viņu bieži nesāju. Šis bija arī mans topiņš, ko es uzvilku savā vārdienā, kas ir ļoti svarīga lieta, kā jūs to saprotat. Šim topiņam klāt nāca arī šādas te rūtainas bikses, kuras ir ļoti vecmodīgas, ziniet, tādas old school, kā kabasonam. Bet man viņas ļoti patīk, un viņas ļoti labi piestāv šim sinepju krāsas topiņam. Un visbeidzot no Romas es pasūtīju šādu te parkas vējaku, kura ļoti skaistā tumši zaļā krāsā. Otrs internetu veikals, kurš man ļoti patika, bija shein.com. Un no šī internetu veikals pasūtīju 3 lietas, kuras man ļoti patika šajā mēnesī valkāt. Pirmā lieta ir šī te šalle, lakats, dzeltenā, sarkanā, melnā krāsā. Ļoti aktuāla lieta, ļoti silta. Forši viņā ietīties un dara gan kā šalle, gan kā jakciņa, gan arī kā svārka, ja kādam to vajag. Otra lieta bija šis te palākais arī tais džemperis ar šo te saucamo turtleneck, jeb bruņurpuču kaku. Atkal mana tulkošanas prasme ir on point. Bet, man ļoti patīk šis džemperītis, viņš ir diezgan silts un arī bieži nesāju. Un trešā lieta ir šī te baltā kleita, kuras ļoti bieži vilku koncertos. Viņa ļoti silta, jo viņa diezgan interesanta materiāla, tāda rozīša apdruku, ļoti skaista gara. Un visbeidzot man patika nesāt šos te melnos papēža zābakus, kurus iegādājos veikalā New Yorker. Viņi ir diezgan interesanti, skaisti, ērti, un tas arī bija viss apģērba kategorijā. Gan romve.com, gan shein.com apģērbu linki ir lejā aprakstā, bet tagad ķeramies klāt pie otras kategorijas, kas būtu kosmētika. Un pirmais favorīts ir šī te Lash Sensational skropstuša no Maybelline. Viņa ir ļoti laba, padarina skropsas, padarina kuplākas, arī labi atdala. Bišķīt arī ļoti interesanta un patīkama, tādēļ noteikti viņu iesaku. Nākamais ir šis te concealeris no Essence, kurš saucas Stay All Day Concealer. Tur teica, ka viņš noturās 16 stundas. Man gan tā īsti nešķiet, bet viņš ļoti labi aizsedz visu, ko vajag aizsegt. Un arī tonis ir ļoti labi piemērots manai sejas ādai, tādēļ noteikti iesaku. Nākamais ir šis te Garnier dezodorants Ultra Dry. Viņš ļoti labi smaržo, noturās visu dienu, ļoti patīk un iesaku visām darbīgajām un sportiskajām meitenēm. Visbeidzot, man ļoti patīk šis te lūpbalzāms Lipsil, kurš ir Norvēģu firmas lūpbalzāms, un viņš tiešām ļoti labi smaržo. Viņš gan nav tāds kā baby lips, kuram ir baigie fancy aromāti, tad viņš tiešām ļoti svaigs. Ļoti labi mitrina lūpas, kas man ļoti patīk, jo parasti tie baby lips ir nepārāk labi mitrina lūpas, būšu godīga. Bet šis ir tiešām ļoti labs, smaržo labi, arī maniem klases biedriem ļoti patīk. Ja jums ir iespēja šādu dabūt, tad noteikti izmēģiniet un nopērciet un lietojiet. Nākamā kategorija ir kaut kas jauns manos favorītos, un tā ir mīļākā grāmata. Mana šī mēneša mīļākā grāmata noteikti ir Conor Franta A Work in Progress, kur tiešām ir ļoti laba, iedvesmojoša un motivējoša grāmata. Lasot šo grāmatu, no katras nodaļas varēja kaut ko jaunu iemācīties un saprast. Tādēļ noteikti iesaku šo grāmatu visiem tiem, kuri prot lasīt angliski, kuriem patīk Conor Franta un kuri vēlas nedaudz vairāk padomāt par savu dzīvi un kļūt nedaudz vairāk motivētākiem. Sakām, bija pareizi. Tagad ķeramies klāt pie nākamās kategorijas, kas ir ierasta lieta, un tā ir kategorija mūzika.
Es gan nevēlos šoreiz atsevišķi izlīt visādas dziesmas, vienīgi vēlos ieteikt to, ka man ir Spotify, kurā man ir ļoti daudz playlistes, jūs droši viņam varat piesakot. Mans Spotify nosaukums ir vienkārši Paula apakšvīta Dundere, bet, ja tu neesi Spotifyā, tad manas mīļākās dziesmas un to linki būs lejā aprakstā. Tagad būs vēl viena jauna kategorija – kultūras notikumi un jaunumi. Tā kā esmu ļoti aizņemts cilvēks saistībā tieši ar kultūru un būšanu skatuves, man ļoti daudz ko pastāstīt, bet es izvēlējos divas svarīgākās lietas, kas šajā mēnesī bija notikušas. Pirmais notikums ir konkurss Nāc sadziedāt, kurš norisinājās kā jau katru gadu, tā jau ir tradīcija, katru gadu braukt uz Rīgas Tradiņu universitātes aulu, tur dziedāt, pavadīt visu dienu līdz 11. vakarā un pēc kādu gandrītiem aizbraukt mājās, ja kaut kas ir palēmējies, jo šis ir milzīgs konkurss. Uz šo konkursu brauc visi no visas Latvijas, un ir forši satikt arī visus konkursu draugus, kolēģus. Tādēļ, jebkurš moments no šīs dienas bija tiešām fantastisks, interesants, un braucam mājās arī ar gandarījumu sajūtu, jo pat, ja dažkārt neveicas tā kā vajag, galvenais ir piedalīties un izbaudīt šo jauno pieredzi un izbaudīt dienu kopā ar dziedāšanas draugiem un citiem jaukiem cilvēkiem. Otrs notikums ir Valmieras drāmas teātra izrādes Vaidelote pirmizrāde. Man ļoti patīk šī izrāde. Es viņu redzēju pavisam nesen. Tiešām aizkustinēju un lika aizdomāties. Noteikti jums ir iespēja, un ja, piemēram, jūs braucat ekskursijā uz Valmieras drāmas teātri, tad noteikti dorieties uz šo izrādi. Es gan ieteiktu viņu vecākiem jauniešiem. Tā kā esmu teātra eksperts šobrīd, tāpēc, kas mācos teātras klasē, es ļoti daudz zinu par izrādēm. Bet tagad ķeramies klāt pie pēdējās kategorijas, kas ir notikumi. Es šīs abas kategorijas neliku kopā tādēļ, ka, manuprāt, kultūra un notikumi kā tādi ir diezgan atšķirīga lieta, tādēļ arī ir atšķirīgas kategorijas. Vispirms vēlos jūs apsveikt ar to, ka lieldienas ir klāt, priecīgs uz visiem lieldienas, lai jums labi pavadītas dienas, brīvdienas, izšūpojieties, apērāt daudz olas, sakrāsojot skaistas olas, pavadiet laiku ar saviem tuvākajiem un noteikti izbaudiet šīs dažas dienas, kad mēs varam neiet uz skolu. Bet man šis brīvlaiks būs nedaudz garāks nekā citiem, tādēļ, ka pavisam drīz jau nākamnedēļ es došos uz Poliju, uz dziedāšanas festivālu, kur pavadīšu 5 dienas kopā ar vokālu studiju Smaidiņu un visiem dziedātājiem. Pavadīsim daudz laika dziedot, brauksim ekskursijās, peldēsimies akvaparkā un būs ļoti forši. Arī iepirksimies, tad iespējams man būs Polijas haul video. Bet noteikti visu šo piedzīvojumu es arī vlogošu, tādēļ drīzumā būs arī manā vlog kanālā jauns video par Polijas braucienu. Tas arī būtu viss šiem te favorītiem šajā mēnesī. Video gan vēl nav beidzies, jo man jāpaziņo shopmisa.com konkursa rezultāti, kā arī jāpasludina jauns konkurss. Sāksim ar to, ka shopmisa.com konkursā es izvēlējos 10 finālistes. Tātad šīs 10 finālistes ir Laimīgā 10, Sungirl 001, Tabulīte 03, Outline for You, Ančiks Arbuziņš, Aljona Norman, Nice Unicorn 13, Es Beatrice Love Basketball, Līva Hello un Pauluks. Apsveicu jūs visas meitenes, jūsu darbiņi tiešām bija ļoti fantastiski un interesanti, kā arī saku lielu paldies visiem, kur piedalījās, novērtēju katru jūsu darbiņu, katru jūsu ieguldīto laiku un minūti, un tagad ir laiks pienācis jums nosaukt uzvarētāju. Uzvarētājs noskaidroju ar mana mīļā Laimes rata palīdzību, un uzvarētāja ir Pauluks, jeb Paula Pūpola. Apsveicu tevi, noteikti tādu balviņu nogādāšu pavisam drīz, bet tagad ķeramies kā pie jaunā konkursa, kas ir kaut kas ļoti aizraujošs, un nekad nav bijis tāda veida konkurss, laikam. Šo konkursu man palīdz rīkot Fanta. Šajā konkursā būs 2 uzvarētājas vai uzvarētāji, un šajā konkursā būs iespēja laimēt 6 jaunās Fantas ar vīnogu garšu, un vēl jūs varat laimēt šādu te kladīti, kur rakstīts Fanta mēdnes izgaršo pasauli kājām gaisā. Ja vēlaties piedalīties šajā konkursā, viss, kas tev ir jāizdara, ir jābūt mana kanāla abonentam, jāuzspiež un patīk šim video, kā arī komentāros jāieraksta, ar ko dalītos šajās Fantās. Šis konkurss ilgs līdz 3. aprīlim ieskaitot, tādēļ jūs droši varat visu šo nedēļu un arī nākamo nedēļu piedalīties. Nav nekas daudz jādara, un ceru uz atsaucību. Tas gan ir viss šim video. Es ļoti ceru, ka jums likās interesanti, ka šis video jums uzlaboja dienu kaut nedaudz. Un tiekamies nākamajā video, kas būs jau pavisam drīz. Atā! Ej prom, Niko, lūdzu. Ej prom no man video.
Ej prom! Tas ir mans kanāls, un tu tur neesi.